Pagaidām vēl nav izveidojies nekāds konkrēts viedoklis, tad jau attiecīgi, kad viņi tiks apstiprināti amatā, tad jau arī skatīšos. Atturēšos no komentāriem, nav viedokļa. Es neesmu sakojis līdzi, bet es viņai iesaku būt viņai pašai. Un cerēsim, ka viņa nav slikts, viņa pašas kaut kāds variants. Sagaidām, lai tieši to Evika Siliņa arī varētu īstenot, lai mēs visi šajā valstī dzīvotu pārticīgi. Viņi ir tādas, var sarunāt laikam ar viņas. Arī labi. Mēs diezgan maz pa viņu kaut ko zinām. Un redzēs, darbosies, te jau redzēs. Jauna glīta sieviete, lai veic. Pagaidām liekas, ka ļoti labi, lai viņi tik turpina, lai visu to komandu sadabū rokās un lai darbs virzītos uz priekšu. Es vēlētos, lai viņi mazliet raitāk risināt šos jautājumus par valdības sastādīšanu, bet attiecīgi uz prioritāriem jautājumiem tā ir noteikti politiķu kompetence. Sadarboties. Un ne tikai savā ietverā, bet vispār sadarbību kā tādu likt priekšplānā. Neiekrist Kariņa problēmā, lai nav jāsasēj ar virvi uz īru žurnālu. Runājot par uzdevumiem, lai Latvija būtu plaukstoša un attīstīta valsts. Mēģināsim to kopā sasniegt. Man liekas, ka varēja palikt tas pats vecā komanda. Jo tagad tāpat tās 3 partijas paliek. Tā kā tā bija labāk. Ka beidzot tāda vairāk domāt pa valsti. Mazāk tie kašķi un kaut ko dalīt un kaut ko, beidzot tas darbs notikt.